Sveiki! Mani sauc Mārcis Ļaksa. Man iespējams atpazīsies saistībā ar finanšu uzņēmumu Kapitālīnu. Mēs strādājam uzņēmumu finansēšanas, konsultāciju un ieguldījumu vidē kopš 2007. gada. Un mazākās stundas laikā es centīšos izstāstīt stāstu un pieminēt visus svarīgākos aspektus, kurus būtu vērts paturēt prātā, domājot par personīgā ieguldījuma portfeļa veidošanu. Svarīga piezīme šī prezentācija, protams, ka nav mūsu rekomendācijas pirkt vai pārdot kādus no minētajiem aktīviem, vai arī vispār pirkt ieguldījumu instrumentus kā tādus. Prezentācijā ietvērtais materiāls ir informatīvs. Tie ir mūsu subjektīvie secinājumi par ieguldījumu veikšanu. Par šodienas plānu. Sāksim ar pensijām, turpināsim pie uzkrājumiem ar valsts atbalstu, depozītiem, akcijām un noslēgsim ar dažiem mazliet eksotiskākiem ieguldījumu piedāvājumiem. Protams, ka būs arī ieteikumi nākotnē, kas atbildēs uz jautājumu, ko man darīt tālāk. Visiem, kas ir strādājuši algotu darbu Latvijā, tiek veidots uzkrājums otrajā pensiju līmenī. Jūsu otrā pensiju līmeņa pārvaldnieks šo naudu iegulda dažādos vērtspapīros atbilstoši jūsu izvēlētā pensiju plāna ieguldījumu prospektam. Citiem vārdiem sakot, nauda, kas tiek novirzīta jūsu pensijas uzkrājumam, visdrīzāk jau ir ieguldīta biržā un publiski kotēta uzņēmuma akcijās. Es uz īsu brīdi nospēlēšu optimistu un teikšu to, ko jūs jau esat dzirdējuši simtiem reižu. Ja nē, tad īsa leģenda. Pēdējos 40 gadus akciju tirgus vidēja atdeve ir bijuši 8,6% gadā. Ja šāds ienesīgums būs arī nākotnē, jums šobrīd pietiktu ar 10 000 uzkrājumiem un ilgu darba mūžu, lai uzkrājums otrā pensiju līmenī izaugtu līdz 217 000. Pievienot vēl 75 eiro šo te mūsu otrā pensiju līmeņa ikmēneša iemaksu, pievienot 8% ienesīgumu gadā, un jūsu pensijas fonda vērtība ir jau galvu reibinoši 450 000. Vecumdienas paiet apceļojot pasauli, palīdzot saviem mazbērniem, ieguldot nemirstības produktos un tā tālāk un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, vecumdienas ir izdevušās. Tagad tā pasakas daļa, kuru dažkārt izlaiž. Akciju tirgū kotētu uzņēmumu vērtības, darījuma apjoma un pieprasījuma līmenis nav konstants. Tas mainās. Un ne tikai pieaug, bet mēdz arī zaudēt apjoms, turklāt ilgstošs periods. Šādi ienesīguma apmēri, kas ir bijuši pagātnē, nav garantēti nākotnē. Tie var būt pieticīgāki. Tomēr līdz šim publiskie tirgi ir bijuši konsekvents un kopumā stabils instruments kapitāla vairošanai. It īpaši ir pieejams laiks, kas ir mērāms 10 gadēs. Šim apgalvojumam šobrīd piekrīt un ar savu naudu balso 53% amerikāņu un 15% eiropiešu. Proti, arī viņu pensiju pārvaldnieki lielu daļu no viņu portfeļiem būvē tieši ap publiskajiem vērtspapīru tirgiem. Jūsu nauda, šī otrā pensiju līmeņa nauda, ar licencētiem un regulātora Latvijas bankas uzraudzītiem pensiju pārvaldniekiem tiek ieguldīta vērtspapīros. Protams, tas notiek par nelielu samaksu. Šī samaksa ir pazīstama arī kā komisija. Šeit arī slēpjās tas velns, kurš vienmēr slēpjās detaļās. Lielākoties ir divi pensiju plānu tipi – pārvaldītie un indeksu plāni. Pārvaldīto pensiju plānu gadījumā jūsu izvēlētais pārvaldnieks pats izvēlas, kādos vērtspapīros ieguldīt un regulāri šos savus lēmumus pārskata. Indeksu plānu gadījumā ieguldījumi tiek veikti jau iepriekš atrunātos vērtspapīru grozos vai tā saucamajos indeksos, un pārvaldnieks fonda aktīvā pārvaldīšanā principā nepiedalās. Īstenībā fokusēties uz līderiem principā nav vērts, jo līderi visu laiku mainās. Un katru gadu tur katram no tiem pārvaldniekiem var būt atšķirīgs sniegums, bet lielākoties viņš būs ļoti, ļoti līdzīgs. Bet tas, kam ir vissvarīgāk pievērst uzmanību, ir tieši šīs te izmaksas. Proti, ja tev ir 3 pensiju pārvaldnieki, kuri visi iegulda gandrīz vienā un tajā pašā portfelī, gandrīz vienā un tajā pašā sagumā, tad jāpērš uzmanību tam vienkārši, kurš par to ņemas mazāko komisiju. Un šajā gadījumā šis ir CBL. Šis ir ļoti labs jautājums. Jā un nē. Kopumā, ja tev ir nepieciešamās zināšanas, tu vari pieņemt lēmumu un tu sakojot līdz tirgu un pamani, ka ir kaut kāds labs brīdis, kurā nevis turpināt atstāt savu plānu 100% indeksā, bet, piemēram, pārbalansēt viņus kaut kādu uz valstu obligācijām vairāk tendētu portfeli, jo tu paredzi to, ka tūlītās būs normāla krīze, būs akciju tirgus korekcija un akcijas uzrādīs negatīvu ienesīgumu, tad tajā brīdī pārslēgties uz konservatīvo plānu ir ļoti, ļoti ok.
Tā problēma ir, ka lielākajai daļai cilvēku vienkārši tam nav laika. Un, ja tev tam ir laiks, tad tam seko līdzi, tad to noteikti var un pat dažkārt vajag darīt. Pārējā laikā droši vien, ka visvienkāršāk ir vienkārši turpināt veikt šīs regulāras iemaksas savā indeksu plāna portfelī un aizmirst. Pensiju plānu izmaksas un pārvaldnieku sniegums var atšķirties, un to visvieglāk salīdzināt būs Mana Pensija LV. Tur ir visi aktuālie dati. Izvēloties starp konservatīvo vai aktīvo plānu, 100% aktīvais plāns visbiežāk būs labāka izvēle gandrīz visiem, ja vien līdz pensionēšanās vecumam nav pavisam īsts brīdis palicis. Proti, šajā portfelī lielākais svars būs uz publiski kotētu uzņēmumu daļām, nevis uz valsts parādzīmēm. Vienmēr, kad jūs domājat par akciju tirgu, it īpaši ilgtermiņā, tad paturiet prātā arī, kāds ir šis investīciju laika nogrieznis, uz cik ilgu laiku jūs plānojat savu naudu tur ieguldīt. Iepazīstoties ar pensiju pārvaldnieku ieguldījumu prospektiem, dokumentiem, kuros viņi apraksta savu ieguldījumu stratēģiju, katrā no portfeļiem jūs pamanīsiet, ka visiem pārvaldniekiem portfeļa saturs un ienesīgums ir ļoti līdzīgi. Te ir vērts pieminēt Indexo banku, kuri vēl pirms kļuva par banku krietni piespieda pensiju pārvaldnieku tirgumu saņemties un sākt konkurēt ar citiem, pilnveidot savus produktus un pazemināt komisijas. Tātad arī šobrīd, principā, pateicoties tai pašai Indexo bankai, šobrīd zemākās komisijas tirgu ir CBL indeksu plānā. Vēl dažas atslēgas lietas, kuras paturēt prātā. Variet mainīt pārvaldnieku ar Latviju LV, variet mainīt pārvaldnieku vienreiz gadā un principā ieteikums ir regulāri salīdzināt cenas un paskatīties, vai tur nav kādas izmaiņas. Un uzkrājuma mantošana. Ja jūs mantinieku nenoteiksiet, tad jūsu uzkrājums aizies uz valsts kasi. Nav tādas viennozīmīgas atbildes, tāpēc, ka, ja es teiktu, ka uztraukties nevajag, es būtu... Ir ļoti vienkārši pateikt neuztraucies, bet ir ļoti grūti to izdarīt pēc tam dabā pašam un tiešām neuztraukties, ka tu redz, ka nauda, ko tu uzkrāji, sāk zaudēt savu vērtību. Līdz ar to vislabākais tomēr priekš katra cilvēka ir individuāli sevi izglītot un mēģināt saprast tos iemeslus, kāpēc, piemēram, tajā brīdī šo aktīvu vērtību samazinās. Un ja tam ir saistībā ar ekonomisko krīzi, ar tirgus korekciju, ar pandēmiju vai ar karu, un tipiski akciju tirgus investori nemīl bailes. Proti, tad, kad apkārt ir bailes, tad, kad lielākā daļa pārvaldnieku baidās, tad viņi arī neizdara pirkšanas lēmumus. Viņi bieži vien pat cenšas nofiksēt kaut kādus šos te nopelnīto naudu un pat sev piedarošos aktīvus mazliet pārdot un nogaidīt. Ja? Līdz ar to tajā brīdī, kad visiem ir bail un kad sentiments tirgu ir slikts un akciju tirgus novērtējums, teiksim, ir negatīvs, tajā brīdī pieņemt lēmumu būt tam, kurš tomēr turpina konsekventi katru mēnesi ieguldīt, ir ļoti grūti. Bet, ja tavs laika nogriezis pietiekami garš, un tie ir 30-40 gadi, un ja mēs uzticamies tam, ka šī izveidotā sistēma, kāda tā ir šobrīd, proti kapitāla tirgus pats par sevi, ka pensiju pārvaldnieku un fondu pārvaldnieku turpinās ieguldīt publiski kotētu uzņēmumu akcijās, ja mēs pieņemam, ka tā joprojām ir realitāte arī pēc nākamajiem 20-30 gadiem, tad visdrīzāk visam vajadzētu būt ok. Bet es neuzņemtos būt tas cilvēks, kurš apsolīs, ka tik tiešām viss būs ok. Proti, vienkārši šobrīd mums īsti nav labāka alternatīva. Valsts, domājot par kapitāla tirgu attīstību, par to mēs vēl mazliet parunāsim 5. nodaļā, un jūsu spēju parūpēties par sevi vecumdienās, vēlās jūs motivēt sākt domāt par ilgtermiņa uzkrājumiem jau tagad un pat mazliet piesponsorēt šo ieguldījumu uzsākšanu. Šeit runa ir tieši par 3. pensiju līmeni vai uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu. Ieguldot šajos produktos, katru gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jūs saņemsiet atpakaļ nodokļu kompensāciju. 25,5% no veiktām iemaksām 3. pensiju līmenī vai uzkrājošajā apdrošināšanā jums atgriezīs iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Jāpiebilst gan, ka šie 25,5% tiks atgriezt no summas, kas nav lielāka par 4,000 eiro vai 10% no jūsu gada peļņas. 3. pensiju līmenī uzkrāto kapitālu jūs varat saņemt no 55 gadu vecuma vai arī turpināt uzkrāt un turpināt veikt iemaksas šajā portfelī, cik ilgi vēlaties. Savukārt uzkrājušās dzīves apdrošināšanas līgums tipiski ir uz termiņu sākot no 10 gadiem. Tātad teorētiski izveidotajam uzkrājumam jūs varat piekļūt jau ātrāk. Lai gan abu šo produktu gadījumā jūsu interesēs jāatzīst lielākoties būs būt pacietīgiem un uzkrājumu neaiztikt, cik vien ilgi ir iespējams.
No investīcija viedokļa abi produkti ir diezgan līdzīgi, arī komisijas ziņā. Pensiju pārvaldniekiem tipiski ir vieglāk pārskatāmas ieguldījuma politikas, bet diezgan garš naudas iesaldēšanas termiņš. Apdrošinātājiem mēdz būt sarežģītāka komisijas struktūra, bet ir šī apdrošināšanas priekšrocība. Bieži jāatzīst, ka visērtāk būs uzlikt automātisko maksājumu savā ikdienas bankā, un, piemēram, Swedbank, kas Latvijā populārākā banka, arī piedāvā trešā pensiju līmeņa pārvaldību. Komisija gan vairs nav tik pieticīga kā otrajā pensiju līmenī. Šeit tie ir 2,57% gadā. No apdrošinātājiem ergo ar jauks piedāvājums viņi piedāvā ieguldīt jūsu naudu 3 indeksu fondos pēc jūsu izvēles. Jūs aizdodat naudu bankai, jums ir konkrēta vienošanās ar banku par procentu likmi, ko viņi jums par to maksās, un viņi arī automātiski nomaksā visus nodokļus, un visi depozīti noguldījumi bankā līdz 100 000 ir valsts garantēti. Proti, Eiropas Savienotā banku garantija programma paredz, ka katra noguldītāja kapitāls līdz 100 000 vienā bankā ir pasargāts. Pie sliktākā scenārija, kur kādam, teiksim, varētu izdoties nosist banku ar avīzi, jūsu nauda līdz 100 000 ir drošībā. Likmes var būtiski atšķirties. Visbiežāk atmaksājas ievietot depozītu bankā ar labāko likmi, bet no saņemtiem procentiem banka ieturēs šo iedzīvotāju ienākumu nodokli 25,5% apmērā, un tas ir diezgan ērti, jo jums pašiem nav jādomā par nodokļu administrēšanu. Depozītu līguma noslēgšana dažādās bankās var būt atšķirīga. Dažās viegla, citās piņķerīga, un principā tikpat labi jūs varat izvēlēties to pakalpojumu sniedzēju, kurš piedāvā visvieglāko noguldījumu pieņemšanas procesu. Depozītu noguldījumiem ir brīnišķīga alternatīva, pēc savas riska klases ļoti līdzīga, tās ir krājobligācijas. Atšķirība šajā gadījumā ir, ka jūs aizdodat naudu nevis bankai, bet Latvijas valstī. Turklāt, saņemot procentu maksājumus no krājobligācijām, jums nav jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Turklāt valsts arī garantē visu ieguldītās summas atmaksu. Šajā gadījumā tas galvenais risks ir, ka valsts varētu bankrotēt un nespēt pildīt savas saistības. Nav tā, ka pasaulē tas nemēdz notikt, bet parasti tās ir valsts ar daudz nestabilāku pārvaldību un ekonomisko situāciju. Ja mēs regulāri neiebalsosim populistus vadošos amatos, tad principā ir iespēja no šādiem scenārijiem izvairīties un saņemt savu krājobligāciju atmaksu. Krājobligāciju ienesīgums ir līdzīgs depozītu noguldījumu likmēm, bet lietošanas ērtuma ziņā krājobligācijas viennozīmīgi ir daudz ērtāk un vienkāršāk nopirkt. Atkarīgs no inflācijas lieluma. Centrālajām bankām būtībā mērķis turēt inflāciju 2% robežās, kas nozīmē to, ka viņas darīs visu iespējamo, lai inflācija samazinātu, tad, kad viņi uzskries augšā, bet tas arī vienlaicīgi droši vien nozīmē to, ka reti, kad šī inflācija būs zem 2%. Tātad katru gadu faktiski tavas naudas vērtība nomināli samazināsies. Tātad es paņemu 1 eiro un es aizēju pastos veiklā, ko es par 1 eiro varu nopirkt. Tad visdrīzāk, pieņemsim, ja gada inflācija ir bijuši 2%, tad pēc gada es varu nopirkt veiklā lietas jau nevis eiro vērtībā, bet 98 centu vērtībā un tam līdzīgi. Lūk, un ja mans depozīts ir zemāks nekā šī, teiksim, tā gada uzrādāta inflācija, tad tehniski manas naudas vērtība pat pēc nopelnītiem procentiem ir zemāk, pirktspējas līmenī ir zemāk nekā tā bija pirms tam. Tāpat laikā, ko tu darīsi? Jo, ja tu šo naudu neiegūsi šajos depozītos, un neiegūti viņu vispār, tu iegūti tikai savā zeķē vai plauktiņām, tad viņi viennozīmīgi atbilstoši inflācijai zaudēs savu pirktspēju. Ieguldījumi akcijās vēsturiski ir nodrošinājuši pārliecinoši augstāku atdevi nekā noguldījumi valstu parādzīmēs un depozītu noguldījumos. Piemēram, S&P 500 vai 500 pēc tirgus kapitalizācijas lielāko publiski kotēto uzņēmumu atdeve pēdējos 30 gados ir bijuši 10,6% gadā. S&P 500 ir viens no pasaules vadošajiem akciju tirgus indeksiem. Tas atspoguļo Amerikas ekonomisko stāvokli un investoru sentimentu vai tirgus novērtējumu. Kā šobrīd tas tika izveidots 1957. gadā, sastāv no 500 lielākiem Amerikas uzņēmumiem pēc tirgus kapitalizācijas un pārstāv dažādus sektorus – tehnoloģijas, veselības aprūpe, finanšu nozara, rūpniecību un citus. S&P 500 plaši tiek izmantots starp ieguldījumu brokeriem un fondu pārvaldniekiem, kas piedāvā ieguldītājiem produktus, kuri balstās uz šo te indeksu.
Investori var ieguldīt S&P 500 indeksā netieši, tātad izmantot šos te biržā tirgotos fondus vai ETF-us, vai ieguldīt pašos indeksu fondos, pērkot daļas šajos te portfeļos. ETF akcijas tirgojas biržā, to cenas svārstās atbilstoši piedāvājumu un pieprasījumam, savukārt indeksu fondu daļas jūs pērkat pēc tās dienas slēgšanas cenas. Abos gadījumos investoriem tiek nodrošināta piekļuve diversificētam dažādu uzņēmumu portfelim ar relatīvi zemām izmaksām, un tāpēc tās ir ļoti populāras gan starp iesācējiem, gan jau starp pieredzējušiem investoriem. Līdz šim tas ir bijis labākais veids, kā paredzam vairot savu kapitāla vērtību. Tam ir vairāki iemesli, un starp tiem, protams, arī tas, ka pasaules ekonomika ir augusi un pensiju un ieguldījumu pārvaldniekiem ir ļoti liela loma šo publisko tirgu attīstībā un arī izmantošanā. Latvijā šobrīd ir pieejami vairāk automātiskie rīki, kas var palīdzēt iegūt ekspozīciju uz šiem te portfeļiem, kuru saturā tad ir lielākie publiski kotētie uzņēmumi. SEB banka šim nolūkam ir izveidojusi RoboInvestoru, ērts rīks tādai regulārai iemaksu veikšanai indeksu akciju portfeļos, bet komisijas ziņā līdzīgs trešajam pensiju līmenim. Ja jūs gribat papildus diversifikāciju pa brokeriem, tad RoboInvestors ir ok, bet tikpat labi jūs varat vienkārši palielināt iemaksas trešajā pensiju līmenī. Eiropā lielākā savstarpējā aizdevuma platforma Mintos, dibināta Rīgā un Latvijas bankas uzraudzīta, arī šobrīd piedāvā ieguldīt ETF-os, turklāt bez komisijas maksām. Ja jūs gribat vēl vairāk minimizēt izmaksas, paši rūpēties par savu portfeli un ieguldījumu lēmumiem, atliek veidot savu portfeli pašiem. Te viens piemērs. Šādu portfeļu satura sadalījums 90% attīstības valstīs un 10% jaunatīstības valstīs principā būs identisks lielākajai daļai automātisko rīku un trešā pensiju līmeņa pārvaldnieku pasīvo portfeļu saturam. Ja visa nauda publiski kotēta uzņēmuma akcijās traucē jūsu nakts mieru, te ir viens piemērs, kā veidot portfeli, kur varētu dēvēt par kaut ko ļoti tuvu bez rūpju portfelim. Tas ir portfels, kas stabilizē atdevi neatkarīgi no ekonomiskiem apstākļiem. Šī portfeļa autora, finansista Harija Brauna, priekšlikums ir sekojošs. 1/4 daļu no portfeļa ieguldēt akcijās, 2/4 daļu ilgtermiņa valstu obligācijās, proti aizdodiet naudu valstīm, 3/4 daļu uzņēmumu īstermiņa obligācijās, tātad aizdodiet naudu uzņēmumiem, un pēdējo 1/4 daļu pērciet zeltu. Jūs varat pirkt fiziku zeltu, jūs varat iegādāties daļas indeksu fondos, kuri savukārt iegulda uzņēmumos, kas nodarbojas ar zelta ieguvi, glabāšanu vai tirdzniecību, tādā gadījumā zelts. Šāds portfels var palīdzēt izlīdzināt krasās portfeļa svārstības un palīdzēt arī izturēt pasaules ekonomiskos satricinājumus. Kāda bez rūpju portfeļa atdeve pēdējos 15 gados būtu bijuši 6,26% gadā. Inflācija uzvar, kapitāla pieaugums ir. Šī gan ir tā vieta, kur es atkal atgādināšu, ka nekas negarantē, ka nākotnē publisko tirgu ienesīgums būs tāds pats, kāds tas ir bijis pēdējās 10 gadēs. Pirms sākat ieguldīt, vienojieties ar sevi un cilvēkiem, ar kuriem jums ir kopīgs budžets, kāds ir jūsu pieejamais laika nogrieznis, uz kur jūs veicat šos ieguldījumus, un vai gadījumā, ja tirgus neperformē, vai jūs esat spējīgi gaidīt arī 5, 10 un vairāk gadus, līdz tie atgūstas. Profesionāli treideri regulāri vērciet pozīcijas, kas tiem sāk nest zaudējumus, jo izrādās, ka liktā likme vai investīcijas tēze nepiepildās. Ilgtermiņa investoriem, kas iegulda naudu akcijās uz 20, 30 un vairāk gadiem, tādiem darījumiem vajadzētu notikt salīdzinoši reti. Līdz ar to pietiekami bieži svarīgākā īpašība ir pacietība un konsekvence. ETF vai Exchange Traded Fund ir tātad ieguldījuma fonds, kura saturs 100% spoguļo kāda indeksu fonda vai šī etalona saturu. Proti S&P 500 indeksu fonda ETFs būtu biržā tirgots fonds, kura daļas jūs varat ikdienas laikā nopirkt atbilstoši pieprasījumam piedāvājumam, un šī fonda saturs būs pielīdzināts šim S&P 500 vai 500 Amerikas lielākiem uzņēmumiem pēc tirgus kapitalizācijas. Un šāda ETF šobrīd ir izveidot gandrīz jebkurai lietai pasaulē. Ir vara ieguves uzņēmuma ETF, ir Eiropas dividendžu maksātāju uzņēmuma ETF, ir Āfrikas derīgo izrakteņu ieguves kompānija ETF. Tātad faktiski es varu tādā veidā gan savu naudu diversificēt ieguldīt lielākajos pasaules kapitāla tirgos, piemēram, Amerikā,
vai es varu mēģināt noķert kādu makro trendu un pieņemot lēmumu, ka zaļa enerģija ir atkarīga no melnās enerģijas, tad meklēt kaut kādus ETF-us, kuri savukārt seko naftas ieguves kompāniju, kur portfeļos ir daudz naftas ieguves kompānijas. Un tādā veidā es minimizēju to risku ieguldīt vienā kompānijā un iespējams netrāpīt pareizi un izrādīsies tā, ka šī kompānija īstenībā viņas biznesa modelis nav tik veiksmīgs un viņi šajā tirgu, kur visi gūst panākumus, ir vienīgā, kur zaudē un panākums negūst, tad ETF gadījumā šis portfels jau ir diversificēts un sastāv no vairākiem uzņēmumiem. Bet tātad ETFs, Exchange Traded Fund, tas ir fonds, kurš tiek aktīvi tirgots biržā. Šī ETF daļas var nopirkt tāpatās, kā mēs pirktu daļas jebkuram publiski kotētam uzņēmumam. ETFs tātad veido ieguldījumu fondu pārvaldnieki. Šie pārvaldnieki ir gan tie, kas viņus izstrādā, gan arī pārvalda. Tie ir daži no lielākie, tostarp arī lielākie pasaules ieguldījumu pārvaldnieki, ir autori lielākajai daļai no biržā pieejamajiem šiem tirgotajiem fondiem. Es neesmu drošs, kas ir šis robots, kurš stāv aiz robo investoru, bet visdrīzāk tur ir izveidots ļoti vienkāršs algoritms. Proti, ir salikts portfelis atbilstoši tam, kāda ir šī tā investīcija stratēģija, un tad katru mēnesi tava šī iemaksa tiek pārvirzīta uz šo lielo baseinu, kurā tiek iekrātas visu robo investoru lietotāju iemaksas, un tad atbilstoši viņas tiek distribūtētas katra ieguldītāja portfeļa politikai. Pārvaldnieks šajā gadījumā ir SEB banka, tātad viņi ir tie, kas gan to naudu savāc un administrē, gan izvieto par šiem portfeļiem un pēc tam nodrošina šo procentu atgriešanu jūsu ieguldītāju makā. Tie iemesli, kāpēc aktīvu vērtība var samazināties, ir dažādi. Piemēram, bezdarbs. Ir uzņēmums, starp kuru akcionāriem ir ļoti daudz mazo privāto investoru. Ja valstī ekonomisku izaicinājumu dēļ palielināsies bezdarbs, var gadīties, ka daļa no investoriem, kuriem ir nepieciešama līdzekļi ikdienai, pārdos viņiem piederošos aktīvus, tostarp uzņēmuma akcijas. Līdz ar to piedāvājums celsies, pieprasījums netiks līdzi un cenas ies uz leju. Par tehniskajām niansēm. Pērkot uzņēmuma akcijas, ir nepieciešams izveidot vidu deklarētu ieguldījumu kontu. Ja vēlaties pirkt individuālu uzņēmuma akcijas, atcerieties par diversifikāciju. Ja vien nav tā, ka esat profesionāli investori, kas izdara dažus augsta riska likmes uz konkrētiem makro trendiem un varbūt pat visu portfeli koncentrē vienā vai dažos aktīvos, tad labāk tomēr ir šos riskus diversificēt un ieguldīt vismaz 8 līdz 20 uzņēmumos. Līdz ar to ikdienas investoram šie ETF un indeksu fondi tāpēc arī bieži vien ir daudz ērtāk lietojami. Ja viņi jūs necenšaties uzmanēt tirgus svārstības, tad piemērotākā pieeja ir regulāra līdzīga summa ieguldīšana katru mēnesi vai ceturksni. Kā par daudzām lietām dzīvē, arī par vērtspapīru pirkšanu ir jāmaksā. Proti bankas un brokeri, kas jums nodrošina iespēju iegādāties un viņu uzturētajā infrastruktūrā turēt jums piederošos vērtspapīrus, ņem samaksu par katru darījumu veikšanu. Ja jūs vēlaties pirkt un pārdot, piemēram, Amerikas uzņēmuma akcijas vai indeksu fondus, tad SEB bankā un Svetbanka gribēs kā minimums 10 eiro komisiju par katru darījumu. Ja jūsu pirkuma summas ir nelielas, piemēram, 100 eiro vienā reizē, tad samaksāt pirmos 10% jau tikai nopērkot akcijas ir, neizdevīgi. Tāpēc ir uzņēmumi, licencēti brokeri, kas piedāvā tikai brokerēšanas pakalpojumus un ņem par to mazākas komisijas. Interactive Brokers ir viens no Eiropas lielākajiem brokeriem, savukārt Igaunijas Lightyear ir ārkārtīgi ērts interfejs. Izmaksu ziņā abi ir diezgan līdzīgi. Pavisam nelieliem dažu akciju pirkumiem Interactive Brokers tipiski būs izdevīgāks. Kopumā tur ārā ir simtiem dažādu aktīvu, kurus jūs varat izmantot savu kapitāla vairošanai. Sākot no sarežģītiem finanšu instrumentiem, derivatīviem, opcijām ar kredītplecu un kriptovalūtām, līdz pat viskiju mucām Skotijā, neatvērtiem Lego komplektiem un gleznu pirkšanas sindikātiem. Te ir vērts paturēt prātā, ka visbiežāk tirgū produkti ar visaugstāko ienesīgumu garantē arī augstāko risku ieguldīto naudu zaudēt. Un otrādāk. Lai nebūtu tā, ka šo nodaļu atstājam bez idejām, tad iedošu vienu piemēru alternatīvajiem ieguldījumiem. Mūsu gadījumā ieguldīšana Baltijā. Tas
Tas var šķist pārsteidzoši, bet Baltijas valstu akcijas pēdējos 20 gados ir nodrošinājušas samērā pievilcīgu atdevi, un arī vietējo uzņēmumu obligāciju kuponi parasti ir augstāki nekā līdzīgiem uzņēmumiem Eiropā. Tam iemesls ļoti vienkāršs - vietējo investoru pirktspēju. Proti, starptautisku investoru piesaistīšanai vietējiem uzņēmumiem ir vienkārši jāpiedāvā augstāks procentu likmes, lai varētu piesaistīt sev nepieciešamo kapitāla apjomu. Baltijā par labu spēlē arī tas, ka mums ir informācijas priekšrocības. Proti, mēs daudz labāk varam novērtēt informāciju, kas skar vietējos uzņēmumus, un spēt šo informāciju ielikt kontekstā. Te gan piebilda, ka literatūra, kas apgalvos tieši pretējo, ka domāšana, ka mums ir informācijas priekšrocība, jo mēs dzīvojam šajā geogrāfijā, jau ir domāšanas kļūda pat par sevi. Katrā ziņā ieguldīšana vai aizdošana vietējiem uzņēmumiem ir arī atbalsts vietējai ekonomikai, un ieguldot vietējā tirgu, investors sniedz finanses reģionu uzņēmumiem un tādā veidā atbalsta kopējo ekonomikas izaugsmi. Te gan ir svarīga piebilde - likviditāte. Likviditāte ir mana spēja pārvērst sev piederošos aktīvus likvidā norēķina līdzeklī, piemēram, naudā. Baltijas publiskajos tirgos notiek samērā maz darījumu, un investoriem ar ļoti lielām pozīcijām var būt grūti šīs pozīcijas iztirgot, jo tirgū vienkārši var nebūt nepieciešamais pieprasījums. Atbilstoši visam, par ko jau esam runājuši, ieguldījumi vai aizdevumi Baltijā var būt neliela un pat ienesīga daļa no lielāka portfeļa. Bet koncentrēt visu savu naudu Baltijā būtu lielākoties riskanti, jo tas nozīmētu, ka uz visu jūsu kapitālu var iedarboties jebkura krīze, kas notiek tieši šeit. Mēs vienmēr mudinām investorus diversificēt savu portfeli un diversificēt ne tikai pa aktīvu klasēm, bet arī pa geogrāfijām. Baltijā, protams, ka principā ir pieejams gan arī visas tās pašas aktīvu klases, kas ir pieejamas pārējā pasaulē. Jūs varat aizdot savu naudu gan valstī, gan uzņēmumiem, jūs varat kļūt par uzņēmumu līdziepašniekiem, pērkot gan publiski kotētu uzņēmumu akcijas vai ieguldot riska kapitāla vai privātā kapitāla fondos. Un pastāv, protams, ka iespēja arī pirkt nekustamos īpašumus, vērtslietas, gleznas, retro mašīnas un radioaparātus. Tirgū ir atkal jau pieejami produkti, lai šortotu tirgus, lai liktu likmes pret kādu uzņēmumu vērtības celšanos vai pār vai pret kādiem notikumiem. To var piedāvāt ne tikai regulēti brokeri, bet pat bookmakeri. To var darīt. Šeit atkal droši vien svarīgi piebildi ir izvērtēt to iemeslu, kāpēc to dari. Ja tu liec likmi vai šorto kādu uzņēmumu akcijas vai pērc opcijas ar kredītplecu, proti tu aizņemies naudu no brokera, lai uzliktu šo likmi, tad rēķinies, ka tā pozīcija var tikt ļoti ātri likvidēta tajā brīdī, ja tā tēze nepiepildās un konkrētais uzņēmums vai viss indeks paiet tur par puspunktu uz augšu, nevis uz leju. Ja? Bet tas ir ļoti populārs veids, kā daži, kā cilvēki, kā investori var gūt fantastisku ienesīgumu publiskajā tirgu. Viens no populārākajiem proponentiem šai tēzē ir Nasims Talebs, kurš arī lielākoties savu kapitālu nopelnīja tieši tirgojot šādus instrumentus ar kredītpleciem. To var izdarīt. Tostarp arī Interactive Brokers piedāvā šādu iespēju. Es domāju, ka vajag sekot līdz visiem. Vajag sekot līdz Warrenam Buffetam, vajag lasīt viņa gada... Ja tam ir laiks, te ir tas jautājums, kāpēc to darīt? Ja tu gribi sev izglītot par ieguldījumu tēmu, tad, protams, ka lasīt šo te ieguldījumu leģendu grāmatas un gada pārskats un ikgadējās uzrunas konferencēs, noteikti ir vērts. Warrena Buffeta gadījumā viņa lielākais trumps ir bijis tas, ka viņš vienkārši šausmīgi ilgi nodzīvojis. Proti, viņš vienkārši ir ārprātīgi ilgi iekšā tirgū. Viņš tur ir tik ilgi, cik liela daļa cilvēku nekad vispār nemaz nenodzīvos savu dzīvi kopumā. Un tāpēc noteikti viņam ir ļoti konkrēta filozofija. Viņš pērk vērtības uzņēmumus, viņš tos pērk uz ļoti, ļoti ilgiem termiņiem. Viņa portfeli ir uzņēmumi, kas tur stāv jau 50 gadus. Un, tā var būt, jūs varat izmantot šo piemēru, veidojot savu ieguldīšanas stratēģiju.
Un tas pats Vorens Buffets teica, ka priekš tāda vidējā ikdienas investora, kurš pats visu savu dzīvi nevelta uzņēmumu prospektu lasīšanai, vissaprātīgākā lieta, ko darīt, ir regulāri pirkt indeksu fondus. Tāpēc noteikti vajag interesēties un lasīt un klausīties viņos visos, jo tad starp to visu troksni cilvēkam parādīsies iespēja izšķirt, kas tad īsti ir labs un kas ir slikts. Turklāt, ja jūs izlasījuši 2 Warren Buffett grāmatas, tad jums nevarēs piezvanīt telefonu krāpnieku un pastāstīt, ka te ir iespēja ieguldīt Warren Buffett fondā. Jūs zināsiet to, ka jā, Berkshire Hathaway ir publiski kotēts uzņēmums, jūs varat nopirkt A vai B klases akcijas, viņām ir ļoti konkrēta cena, un jūs to cenu varat atrast, ierakstot tikeru nosaukumu Google Finance. Jā, tā kā jā, es vienmēr esmu proponents tam, ka vajag vispār lasīt un klausīties visos, bet tad izmantot savu loģiku jau, lai izvērtētu, ko paņem priekš sevis un ko ne. Atkarīgs atkal jau no katra paša ieguldījuma politikas. Ja tu uzkrāji pietiekami daudz naudu, lai tev būtu šis kapitāls, kuru tu gribi novirzīt šādām vairāk spekulatīvākiem darījumiem, ja tev ir kapitāls, kur tu gribi novirzīt šādām likmju likšanām, tad to var izdarīt. Šobrīd atkal jau nav grūti piemeklēt gan indeksu fondus, gan ar dažiem Google klikšķiem atrast uzņēmumus, kuri ir publiski kotēti un kuriem ir kaut kāda izēja. Vai uz mākslīgo intelektu, vai uz biotehnoloģijām, vai uz pusvadītāju ražošanu. Un tad pirkt šo uzņēmumu akcijas vai pat indeksu fondus, kuru saturā ir šie uzņēmumi. Tad, kad tu vēlies pārspēt tirgu, tad ir jāsaprot, ka tie cilvēki vai patiesībā lielākoties pat roboti, pret kuriem tu spēlē, ir apbruņoti ar miljardu budžetu, un tajās komandās strādā cilvēki, kuri, ja viņi nebūtu finansējuši, viņi visdrīzāk būtu matemātikā, viņi ir statistiķi, matemātiķi ar 20, 30 gadu pieredzēm. Viņi taisa ieguldījumu modeļus, kurus ļoti bieži vienkārši šis trendu ķērājs pat neizprot, kur nu vēl varētu viņus uzbūvēt tādus. Tā kā, ja tu gribi sacensties tirgu, to vajag darīt, to var darīt. Ja tas, ko tu gribi, tad aiziet. Vai tas ir labākais veids, kā vairot savu kapitālu? Jā, ja paveicas, un nē, ja nepaveicas. Ja mēs ņemam vērā to, ka šajā lielajā valodas modelī ir apvienota tur lielākā daļa tāda Wikipēdijas līmeņa informācijas par finanšu tirgu vēsturi un performanci tur vispār tā pastāvēšanas vēsturē, tad ChatGPT noteikti var būt ļoti labs kompanjons, lai runātu par savu stratēģiju, kur tev ir izveidojis. Un lai palūgtu viņam tur izķert kaut kādas neprecizitātes. Jā, piemēram, validētu vai man ir, piemēram, radusies kaut kāda ideja, tēze par nākotni, un es gribu tad dzirdēt ar kādu par to parunāties. Un ja manā draugu lokā akurāt nav neviens cilvēks, kurš man varētu palīdzēt tad izburties cauri, vai tas, par ko es vispār šeit domāju, ir loģiski vai nav. Piemēram, ka obligācija likmes tagad samazināsies, vai ka uzņēmumi, kuri ražo pārtiku Turcijā, varētu būt ļoti labs ieguldījumu objekts. Jā. Tad es varu parunāties ar ChatGPT un palūgt, lai viņš mēģina man apstrīdēt, lai man parāda, kāpēc man nav taisnība. Un tas var būt ļoti ok veids, kā kaut kādas tēzes pārbaudīt. Protams, ka uzrakstīt viņam promptu vai uzvedni un pastāstīt, tagad tu esi mans investīciju pārvaldnieks, tu esi JP Morgan līmeņā privātais banķieris, un tev man ir jāizdod portfels, ar kuru es stabili pelnīšu 7% gadā. Kaut ko jau viņš tur sarakstīs, un tehniski visdrīzāk tās būs izpildāmas lietas, bet līdzīgi kā šie finanšu konsultanti nevar apsolīt ienesīgumu, tā arī ChatGPT to nevar izdarīt. Tā kā sakot jau var, bet vai tas rezultāts būs, tas paliek nākotnes ziņā. Nekustamais īpašums ir viens no populārākajiem un daudzprāt arī saprotamākajiem ieguldījumu veidiem. Kas tad tur tāds? Nopērc dzīvoklīti,
palaidu uz īri, 20 gadu laikā tas ir izmaksājies un bezrūpīgas vecumdienas garantēts. Un nekustamais īpašums tik tiešām pirmajā brīdī var šķist viegls un saprotams un arī drošs, turklāt tas ir sataustāms, tam var pieskarties. Kāpēc to ir vērts darīt? Papildus nomas ienākumiem var arī būt pieaugt pašu īpašumu vērtību. It īpaši jūs paspējat to iegādāties labākajā brīdī. Un kopumā darboties ar nekustamo īpašumu, tā var būt vienkārši ļoti forša papildus aizraušanās. Tomēr ir vērts paturēt prātā, ka tipiski, lai sāktu ar nekustamo īpašumu darboties, ir nepieciešami lielāki uzkrājumi. Ja mēs ierēķinām iekšā amortizāciju, sava laika patēriņu, papildus remontus un apdrošināšanas, dīkstāvus periodus un citus izdevumus, tad atdeve no īpašuma ļoti bieži ir zemāka nekā no citiem aktīviem, par kuriem mēs runājam. Un nekustamais īpašums reizēm var būt diezgan nelikvīds. Proti, tā pārdošana jūsu vēlamajā laikā un termiņā var nebūt realizējama atbilstoši jūsu vēlmēm. Arī šeit, protams, kā lielākā daļā gadījumu, ir iespējams pelnīt 10 un arī vairāk procentus gadā, bet to parasti dara profesionāļi, kam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas īpašumu iegādē. Ja esat viens no šiem cilvēkiem, brīnišķīgi, turpiniet darīt iesākto. 3 idejas Baltijai. Pirmkārt jau, lai veicinātu vietējo kapitāla tirgu attīstību, tās pašas Svetbank un Seibank piedāvā iegādāties Baltijas valstu uzņēmuma akcijas bez komisijas. Tādā veidā jūs variet diezgan viegli izveidot diversificētu Baltijas uzņēmumu portfeli un apgūt vispār ieguldīšanas praktisko pusi kā tādu, bet ņemiet vērā šo manis iepriekš pieminēto likviditāti un tirgus aktivitāti. Ir vairākas aizdevuma platformas, kas piedāvā aizdot naudu dažādiem Baltijas valstu uzņēmumiem. Tipiski ienesīgums tur ir 11%, bet atcerieties, ka šīs aizdevuma platformas viennozīmīgi ir uzskatāmas par augstu risku ieguldījumiem. Un pēdējos gados arī obligāciju tirgus ir ļoti aktivizējies. Mums notiek vairākas obligāciju izvietošanas katru gadu. Tiesa lielākoties minimālais investīcijas solis vienu uzņēmumu obligāciju iegādē ir 10 vai 100 tūkstoši. Ir gan daži emitenti, kur obligācijas var nopirkt jau iepriekš pieminētajā Mintusā vai ar mazākām biļetēm vēršoties pie saviem banķieriem. Un ja jums vēl ir atlicis jautājums, kas tad katram no mums ir piemērots, tad te vienkārši ilustrācija, kurai izsekot. Ja jūs gadā iekrājat līdz 1000 eiro, visprātīgāk būtu šo naudu izvietot 3. pensiju līmenī, depozītu noguldījumos vai krājobligācijās un, protams, sakārtot 2. pensiju līmeni. Ja jūs uzkrājat līdz 10 000 eiro, tad var likt klāt jau papildus ekspozīciju uz akcijām un indeksu fondiem un sākt arī iepazīties ar aizdevuma platformu piedāvājumu. Ja jūs uzkrājat jau vairāk kā 10 000 gadā, tad noteikti vērts izsvērt arī kapitāla izvietošanu nekustamajā īpašumā. Un, ja tas jums netraucē naktī gulēt labi, tad var arī sākt skatīties jau uz citiem alternatīviem ieguldījumiem un ieguldījumu fondiem. Protams, ka brīvpusdienu nav, arī ieguldījumu pasaulē un dzīvē kopumā. Sevis izglītošanai nekad nevajadzētu beigties. Jo vairāk informācijas jūs varēsiet uzkrāt, jo vieglāk jums būs saprast un izprast katru nākamo investīciju piedāvājumu, kas tiks sūtīts jūsu virzienā. Ieguldījuma literatūra tev teiktu, ka tas ir baigi eksotiski. Bet lielākoties arī visi, kas ir saistīti ar investīciju pasauli, tev arī apstiprinās, ka patiesībā vislabākā lieta vai labākais aktīvs, ko ieguldīt, ir tas, kur tu saproti. Ja tev ir specifiskas zināšanas mākslas darbos, vai viskijos, vai degvīnos, vai Lego komplektos, ja tev ir zināšanas, kuras tevi padara ļoti kvalificētu šādu ieguldījumu veikšanai, super. Tas tikpat labi var, tas noteikti var būt vispār sākums, kāds savu portfeli sāc veidot. Tas pietiekami daudziem cilvēkiem tas pat varētu būt viss, ko viņi dara. Lielākoties tas ir arī ok. Droši vien, ka tādā vispārīgo ieguldījumu pasaulē vienkārši ir tā, ka pietiekami lielai daļai cilvēku nav tādas vienas lietas, kur viņi ārkārtīgi labi saprot, kurā viņi arī vienlaicīgi var izvietot savus līdzekļus. Un tad tādā kontekstā biežāk tas ieteikums būtu, ka tu pārēj uz eksotiskākiem aktīviem tajā brīdī, kad tev jau kaut kāds drošības spilvens ir izveidots. Un pirmkārt jau vispār sāc drošības spilvenu. Un tad tu sāc izveidot kaut kādos aktīvos. Bet, ja tev ir līdzekļi un tu ļoti labi zini nekustamo īpašumu, un tu māki no nekustamā īpašuma pelnīt 10 un vairāk procentus gadā, tad super, tad dari to tik vien ilgi, kamēr tev ir uzkrāts šis kapitāla apjoms, ar kādu tev pietiek. Un tad sāc domāt par ko diversificēšanu. Būtībā tu tajā brīdī var izveidot tādu
vienkāršu ieguldījumu portfeli, kurš tev faktiski nodrošinās kaut kādu 5-6% ienesīgumu katru gadu un cool cepuri. Eņģeļu investors ir investors, kas iegulda jaunu uzņēmumos, iegulda tajā augstākā riska stadijā, proti tajā brīdī, kad neviens cits investors viņam vēl naudu nav gatavs dot, jo viņiem ir lielākoties vai ideja vai produkta prototyps. Un tad eņģeļu investori ir tie eņģeļi, kuri notic šai komandai, notic šai idejai. Līdz ar tādas labas ieguldīšanas prakses atkal jau mudinātu pievērsties šai aktīvu klasē tikai tajā brīdī, kad jums jau ir sakārtot pamati, kad ir sakārtots šis drošības spilvens, ir otrais pensiju līmenis, trešais pensiju līmenis. Kad tu zini, ka tā nav tava pēdējā nauda, kuru tagad kādam iedod. Un, protams, ka šajā jaunu uzņēmumu pasaulē noteikti palīdzēs zināšanas no jaunu uzņēmumu pasaules. Latvijā viena no visaktīvākajām jaunu uzņēmumu eņģeļu investoru populācijām ir tieši bijušie jaunu uzņēmumu vadītāji, dibinātāji, darbinieki, kur ļoti labi saprot, kā tas strādā, kā strādā vispār šī ātrgaita šoseja, kura sākās tajā brīdī, kad tu paņem pirmo naudu no riska kapitālistiem. Un faktiski visu atlikušu uzņēmumu pastāvēšanas laiku tu strādā, lai audzētu savu vērtību, lai agrīnie investori varētu pārdot savas daļas par jau nākamajiem investoriem par augstāku cenu. Un tad tie, kas ir bijuši iekšā tur, viņiem ir kaut kāda atkal, mēs varētu teikt, ka informācijas priekšrocība pret citiem, un tad viņi varētu iespējams veikt mazliet labākus ieguldījumu lēmumus. Bet kopumā startup pasaulē ir tāds, tas nav gluži īkšķa likums, rule of thumb, bet tas ir tāda kā leģenda, anekdote, ka tipiski no 10 ieguldījumiem viens būs tas, kurš tev nopelnīs, un iespējams pat atpelnīs visus pārējos 10, 2, 3 droši vien, kas stagnēs, un varbūt kāds no viņiem kļūs izdzīvos, un varbūt kāds nē. Un tad teiksim, šie 6, 7, kas paliek, visdrīzāk nekad jūs naudu jums atpakaļ neatgriezīs. Dažas grāmatas, kuras var palīdzēt labāk saprast investēšanu un akciju tirgu, naudas psiholoģiju, saprātīgais investors un Bogla grāmatas, visas 3 ir tulkotas jau latviešu valodā. Tāpatās latviešu valodā investoru klubs regulāri raksta par ieguldījumu tēmām gan Latvijas, gan Baltijas, gan vispār visas pasaules kontekstā. Un investoru klubam arī bieži ir dažādi pasākumi. 2 reizes gadā ir investoru festivāls, un tad tajā ir iespēja gan klausīties lektoros, gan ir forši piemērot vidi sarunām ar citiem festivāla dalībniekiem. Arī mēs Kapitālijas mājaslapā esam apkopojuši dažus resursus. Tālāk ir iespēja domāt par Toma Kreitsberga un Valtera Vestmaņa neatkarīgā investoru programmu. Tur viņi veido tādu kā Eiropas investoru komūnu un fokusēs tieši uz indeksu fondiem un ETF-iem un palīdz arī tehnisko pusi, kā atvērt kontu, kā nomaksāt nodokļus un kāpēc nodokļus vispār maksāt. Ja jūs interesējaties par ieguldījumiem startupos, tad ir vērts piesakot Latvijas biznesa eņģeļu asociācijai, Latban vai Bad Ideas Fund. Un kopumā jau tā Latvijas investoru kopiena ir ļoti atvērta un pieņemoša. Viss, kas jāsāk darīt, ir jāsāk vienkārši runāties ar cilvēkiem. Ja esat klāt ar labiem nodomiem, tad arī labus nodomus saņemsiet pretī. Veiksmīgs ieguldījums un uz tikšanos dzīvē!